Čau! Man daudz cilvēku raksta, kā jums gāja festivālā Manchesterā, kā jums gāja festivālā Birmingemā. Pavisam īsā atskaite. Labi gāja. Apstiprinu, tā kā mēs jau bijām informēti, festivāls neorganizē paši neko. Tu organizē visu pats, nosacīti maksā par visu pats, un arī meklē skatītājs pats. Festivāla ietvaro notiek aptuveni 60 dažādas performances, 60 dažādas izrādes mēneša laikā. Dažas izrādes spēlē entās dienas pēc kārtas, dažas izrādes ir absolūti monoizrādes, dažas izrādes ir kur ir neliels cilvēku sastāvs. Liela apjoma darbi faktiski neeksistē šais festivālos. Viņi tādi tomēr maza gabarīta un mazu telpu un mazu cilvēku. Lielākoties uz izrādēm rēķinās ar 20 līdz 50 cilvēkiem. Tas ir tāda, standarts. Manchesterā mēs dabūjām telpu, kas ir pietiekami liela, lai jūru varētu rādīt. Ar nelielu cilvēku skaitu zālē mums atnāca uz izrādi aptuveni 30 cilvēki. Tā skaitā lielākoties tie bija latvieši, kaut kur no apkārtnēm, un bija arī festivāla pārstāvji, 2 cilvēki, un kopumā mēs izmantojam tādu iespēju, kad var skatīties latviešu valodā, bet uzliekot austiņas, mēs nolikām tulku, un viņš tulkoja sinhrono tulkojumu austiņās. Līdz to tu varēji skatīties oriģinālu skaņu un ausīs dzirdēja angļu valodu. Tas nostrādāja, jo tur bija ap 10 cilvēkiem, kam tas interesēja, un bija ļoti labas atsauksmes, tā skaitā no organizatoriem, kas mums teica, ka izrāda ļoti labā kvalitātē, un ka viņi uzskata, ka mums vienkārši vajag sevi promotēt un mēģināt popularizēt citur un startēt visur, kur mēs varam, jo viņu prāt tas ir kaut kas vērtīgs, lai mēs to noteikti neturētu savā lokā tikai. Latvieši izstījās labi, par to mēs priecājamies. Birmingemā bija vēl interesantāk. Mēs paņēmām zāli faktiski tādā nosacītā piespiedas kārtā, jo festivāls bija pirmais, kas mums atsaucās un teica, ka var paņemt, bet viņi teica, jūs esat ļoti labi izrādi, mēs sūtījām video ierakstu, lai viņi varētu izvēlēties un saprast, un viņi teica, ka izrādi ļoti laba, bet viņi nevar piedāvāt mums tik lielu telpu. Un tad atkal mēs meklējām visus piedāvājumus, kas ir, un beigās secinājām, ka mēs esam gatavi paši noriskēt, noīrējot lielāku zāli, kur mēs samaksājam no piesaistītā finansējuma caur vienu projektu, kur reiz gadā mēs varam parādīt izrādi noīrēt zāli, bet mēs gribējām tieši šī festivāla ietvaros. Skatītājos bija arī tikai 30 cilvēki aptuveni. Puse no tām, kas bija interesanti, bija angļu valodā runājuši cilvēki, jo viņi ņēma austiņas, lai varētu saprast visu tekstu, kas atkal bija ļoti interesanta pieredze. Un daudzi no viņiem nāca klāt un teica, ka viņiem patīk un izteica komplimentus par konkrētām lietām. Tā kā mums liekas, ka mēs esam ļoti veiksmīgi šo piedzīvojuši, mēs esam sapratuši, kā tas strādā. Pilnīgi noteikti šais mazajos festivālos vai šais, tomēr jaudīgākajos festivālos, kas šādā ziņā Anglijā eksistē, viņos viss jādara pašiem. Meklējiet telpas, meklējiet, kā iesaistīties, meklējiet, kā piesaistīt, ja jūs paaicina un ir gatavi, rēķināties, ka arī skatītājs jums būs jāmeklē un vajadzēs sevi reklamēt un padarīt tādu. Nesākot to darīt, to nevar izdarīt. Mēs to sākām, mēs to gribējām šādi pārbaudīt, lai arī citiem pateikt. Par rezultātiem mēs neko nezinām. Manchesterā noslēgums ir, ja nemaldos, 6. augustā. Mēs gan būsim Latvijā tajā laikā, bet mēs izdomāsim varbūt kādu aizsūtīt, lai uzzinātu, ko par mums varbūt pasaka kādu teikumu. Savukārt Birmingemā es pat nezinu, vai viņiem būs kāds noslēguma pasākums, jo es tur īsti vēl visu nesapratu. Viņš iet pilnās burās un mēs tur patreiz netraucējam, lai saprastu, kā tas tur gala stadijā. Tāda milzīga reklāmas kampaņa viņiem notiek pa pašu festivālu, bet tā par atsevišķām procedūrām tur ir jāpameklē. Ko līdz mēs uzzināsim kaut kāds rezultāts, mēs jums ziņosim. Mums tas bija ļoti interesanti. Es ceru, ka tiem skatītājiem, kas atnāca, milzīgs paldies jums katram un ikvienam. Jūs bijāt mīļi, ziedi, meitenēm. Tas vispār bija kaut kas skaists un dievīgs. Un mēs no sirds strādājām. Cerams, ka jums patika. Tie, kas nav vēl redzējuši, visas iespējas mēs tiekamies 2. augustā VF Kultūras pilī, festivālā Dāvana Latvijai, un pēc tam savukārt salidojumā vai Vislatvijas teātra svētkos, amatieru teātra svētkos Valkā, un konkrēti mēs rādam arī atklāto jūru un rādam Valkas kultūras namā 11. augustā. Tiekamies! Paldies jums visiem!